Pavisam drīzā nākotnē Latvijā parādīsies ar īpašām spējām apveltīts robots. Palīgs armijai, policijai un citiem dienestiem. Izlūks, glābējs un superkareivis vienā personā. Šodien robots ir pārdzīvojis savu grūtāko dienu līdz šim. Viņš tika izvests pastaigā reālos apstākļos, kuri nav sterīli, kur ir peļķes, lietus, dubļi, grūži, zāli, kas tinās ap riteņiem. Bet viņš to visu ir lieliski izturējis. Rīgas Tehniskās universitātes autonomu sistēmu laboratorijā top jau 3. robotu platforma, kas domāta dažādiem uzdevumiem, ar kuriem cilvēks tik veiksmīgi netiktu galā. Apsekot kādu teritoriju, aplūkot kādu konkrētu objektu, piezakties kādam objektam, noklausīties viņu, novērot viņu ilgstoši. Lai neriskētu ar paši ar savām dzīvībām, mēs varam laist šādu mobilu platformu, lai palūkoties, vai tur ēka ir bīstama, nav bīstama, ir tur kāds iekšā vai nav kāds iekšā. Šodien mēs viņu vadījām ar pulti, lai norādītu virzienu, kurā braukt, bet šķēršļu pārvarēšanas brīdī viņš pats pielāgoja savu riteņu konstrukciju. Man īpaši nebija jārūpējās par to, kas ir priekšā, vai kāds ķieģelis, akmenis, borte vai trepes. Būtībā es robotam norādīju tikai braukšanas virzienu un ātrumu, pārējo visu darīja viņš pats. RTU zinātnieku radītā 3. robota platformas versija ir galvastiesu pārāka par iepriekšējām. Pirmais tika radīts agrim uz galda, izmantojot pavisam mazus motoriņus, gumīņas, bet tas bija nepieciešams tam, lai apstiprinātu ideju. Tālāk otru prototipu mēs izveidojām jau nedaudz sarežģītāk, izmantojot 8 motorus, tad katram ritenim savs motors, no plasmasas izveidota konstrukcija, kas tika salīmēta. Šī versija pirmkārt pārāk ar to, kad ir pilnveidota pati šasija. Tā ir izstrādāta izmantojot augstvērtīgus materiālus, alumīniju un daudzus citus. Tātad tur ir plastikāta. Balstoties uz modelēšanas rezultātiem, ieviesām papildus atspērus un papildus amortizatorus. Tātad tas ievērojami paaugstināja spēju pārvarēt augstus šķēršļus. Mēs esam papildinājuši platformu ar īpašiem riteņiem, tātad tur ir īpašs pildījums riepās, un pašas riepas ir pielāgotas jau, teiksim, tādiem bezceļa apstākļiem. Mēs esam mainījuši platformas formu apakšā, tas arī palīdz, tātad viņi drīzāk var pārslīdēt pāri kādam šķēršlim. Mēs esam pilnveidojuši pašu piedziņu, ļoti augstvērtīgu Šveicē ražotu motoru izmantot. Šeit salīdzinām ar to, kas bija iepriekš, es izveidoju jaunas elektronikas plates, uz kurām stāv virsū procesori, kas savāc sensoru rādījumus un pēc tam attiecīgi spēja rīkoties. Robots ir konstruēts tādā veidā, kad viņš pats spēja sajust šķēršļus zem saviem riteņiem, regulēt ātrumus starp tiem un veiksmīgi pārvarēt šķēršļus, nezaudējot stabilitāti, nenogāžoties uz sāniem un nezaudējot uzdoto virzienu. Šim konkrētajam robotam ļoti lielu lomu spēlē mehānika, ko es uzskatu par savu gara darbu, un arī, protams, elektronika un programmēšana, līdz kurai var nonākt vēlāk, kad robots mehāniski ir gatavs, spējīgs braukt dažādākajos apstākļos, stabils, izturīgs, ka viņam neskrūvējās lietas vaļā, nesalūst pēc maza trieciena. Šobrīd mēs līdz tādai konstrukcijai esam nonākuši, un arī programmētāji beidzot varēs ķerties klāt savam darbam. Nākamie uzdevumi – maksimāli pielāgot robotu ārā apstākļiem, lai tam nekaitē mitrums un netīrumi, kā arī padarīt to pavisam patstāvīgu un piemērotu konkrētu sarežģītu uzdevumu veikšanai. Vēl būtu jāpildina dažas lietas. Visticamāk, robotu mērogs nedaudz jāpalielina. Par dažiem centimetriem jāpalielina riteņa diametrs, lai šis robots spētu daudz ātrāk pārvarēt kāpnes. Ieviesīsim arī vizuālos sensorus, jaudīgākus skaitļošanas elementus, un tas ļaus jau pilnvērtīgi salīdzināties ar ārzemju kolēģiem. Viņam būtu jānonāk pie lietotāja. Konstrukcijai jābūt ir ūdens triecienu drošai, ērti eksploatējamai, jaucamai, komponentēm savstarpēji aizvietojamām, tā, lai varētu būt, piemēram, 3 pilnīgi vienādi roboti, kuru starpā var apmainīt detaļas ļoti īsā laika periodā. Mums jau sarunas ir iesākušās ar vairākiem potenciāliem noņēmējiem. Mums vienkārši ir šīs sarunas jānovad līdz galam un jāpielāgo platforma konkrēta pasūtītāja, lietotāja vajadzībām. Pati par sevi platforma neprot neko, to protam mēs. Mēs tagad protam izveidot augsti mobilas platformas.
Līdz šim Latvijā tādas nav tikušas radītas.